šeit rokliņa piektajā vietā, domāju tas, ka 2 latviešu braucēji iekļūst pusfinālā pasaules čempionātā rallycrossā, kad pirmo reizi šis lielais autosporta pasākums ir atnācis līdz mums. Aplausi Jānim Baumanim! Šodien šeit ir rallycross pasaules čempionāta kārtējais posms Latvijā. No mums latviešiem piedalās Jānis Baumanis un Reinis Nikišs. Pasaki, kas ir Nikišs un Baumanis? Pasaules braucēji. Filips Gundersen no ārējās malas caur pirmajiem līkumiem izbrauc 3. pozīcijā. Pats svarīgākais trasē ir braucējs. Kā viņš izpildīs visu, kādas trajektorijas ņems un kā startu paņems. Jūs ziniet tādu kompāniju Intercars? Jā, zinām. Es pazīstu. Mēs arī šitā ir telts Intercara. Ēdināšanas telts. Šeit mani draugi no Intercara, viņa mums atved detaļas tēta darbu. Mans tēts ir labs remontists un viņš visiem remontē motorus. Tu zini, ka autosports bez sponsoriem neiztiek. Tev arī sponsori ir? Man sponsor tēts un viņš remontē visu kaut ko laivām, ātrām mašīnām, Lamborģīnām, močiem un kartiņiem, visām tādām lietām. Man Intercars piedāvāja darbu pārnēsāt filtrus un detaļas. Ko tu māki saremontēt vasarā? Kaut kādu tur, kur liek visādas blīves un kaut ko tādu, kur es varu pieskrūvēt un kaut ko vēl tur var ielikt pie skrūvēm. Ar to es vēl darboju. Jānis Baumanis, diemžēl piedzīvo avāriju, liekas spiests izstāties no pirmā pusfināla, kaut kā bija pavisam reāls izredzes iekļūt pirmajā trīniekā. Man patīk uzvarēt sacensībās, un kad es braucu moces vienreiz, tur pašās pēdējās beigās bija viens tramplīns, un pa laimi, kad tur brauca lielā jaudā, tur varēja lekt, un tur tad tādu striķi pāršķelt. Un tā, lai Jānis un Reinis ir, mēs atnācām tieši tāpēc, lai viņu šodien atbalstītu, un viņi izdarīja visu, ko varēja. Wow!